Ēterā svētbrīdis mani sauc Rolands Bračs, esmu mācītājs un lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas 21. nodaļas. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nozāvēs visas asaras, no viņu acīm nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas ir bijis pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Daudz laimes jaunajā gadā. Un lai šie vārdi mums katram ir patiesi apsveikums, no tā kunga jaunajā gadā, veco gadu aizvadot, lai patiesi jaunais gads atnāk ar nožāvētām asarām, lai patiesi jaunais gads ir tas laiks, kad piepildās mūsu cerības, kad veselība atgriežas, kad prieka ir vairāk, spēka vairāk, lai patiesi jaunajā gadā Dievs mūsu dzīvē valda vairāk. Daudz laimes jaunajā gadā, līksmu jauno gadu, panākumiem bagātu, daudz prieka, veselības un pats galvenais sakārtotas attiecības ar Dievu, ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Nu ko? Rīt būs ne tikai jauna diena, bet būs arī jauns gads. Lai patiesi mums izdodas jaunajā gadā sākt lūgt. Lūgt patiesi no sirds. Lai mums izdodas jaunajā gadā iepazīties ar Bībeli, sameklēt draudzi. Nu ko? Lai Dievs mūs visus sveitī.